Un šie 5 top futbolisti ieiet Latvijas vēsturē ar kārtīgu panākumu, ka tieši mūsējie debitē beidzot Eiropas čempionātā starp 16 labākajām Eiropas komandām. Mickevičs tieši ar bumbu, ar muguru pret vārtiem, bet pazaudē to duā. Pretinieku kapteinis to savāc kreisajā flankā, iziet cauri šī piespēle. Atlasē uz Eiropas čempionātu viņš guvā 7 vārdus. Tā kā ļoti labi piespēle. Glābi šoreiz savu komandu Pukija. Presēt arī diezgan augstu spēlējot. Tas patērē daudz spēkus, bet tas dod rezultātu un ir piespēle jāsit iekšā. Mickevičs Kaspar pauzi, bet tomēr pārspēja nobloķēt un tagad jau tā emocija gāma nostājās jau par labu tieši Mika Bārti. Germans Maķušenko, komandas kapteinis. Oi, nu šis stāsts turpinās. Apsveicam Germanu un visu Latvijas izlasi un līdzjutējus. Kaspar vārtiem Latvija izvirzās vadībā. Nav pat nospēlēts pilnas 3 minūtes, un kāds man ir prieks, ka tieši Germans Maķušenko bija tas, kurš guva vārdu. Standarta situācija? Jā, standarta situācijas, tām jābūt mūsu rezultātu nesējiem. Tādā līmenī tāpu futbolu, bet viņš ir atpakaļ un gūs pirmos vārdus. Jā, Rainerus! Tagad jau atbilda no grozīniem. Glābi spēlētāju līderiem. Es pat teiktu tāds kā ķēdes suns, kurš spēja iekost jebkuram. Nu, vēlreiz Raineram Murniekam mums jāsaka paldies. Jā. Lai gan īstenībā pat tāds jauks sastāvs. Tagad Tarakānos. Ar kreiso kāju Tarakānos sit pa vārtiem. Neļauj šim te pieredzējušajam 37 gadus vecajam uzbrucējam. Rainers trāpīs. Sots, tas ir sots. Šeit ir noteikti jābūt sodam. Izskatās, ka ir noskaņojis sitienam. Ļoti labi Rainers. Emocionāli arī nosvin. Rainers Murnieks. Atlases ciklā uz Eiropas čempionātu. Grūzijas izlases sastāvā. Jā, 8 spēlēs 7 vārti. Sitiens Bābri izpildījumā. Par tiem brazīliešiem 24. gads bija tas lūzuma punkts UEFA, kad viņi izmainīja noteikums, bet tagad teicams moments pretiniekiem. Niks nedaudz izleca. Vajadzēja tomēr, tas, manuprāt, arī iedarbos pretiniekiem. Vēl vienreiz Rainers Murnieks. Tuvajā smārts stūrī atkal tēmēja. Izskatās, ka Edgars sitīs pa taisnā. Edgars Tarakānos. Latvijas labākais futbolists vārtī! Izmantojam šo iespēju un Edgars Tarakānos atzīmējās ar gūtajiem vārtiem. Būtībā pirmais sitiens otrajā puslaikā pa pretinieku vārtiem un Latvija dubulto savu pārsvaru. Apsveikums saņem arī Viktors Kuļēpels, kāpēc, jo tieši pret viņu arī pārkāpa noteikumus šajā pozīcijā un mēs tikam pie brīvstiem. Cepuri nost. Un jāuztais arī Andrejs Baklānovs. Tieši viņš stāvēja tur vārtu priekšā, patraucēja Pukijām redzamību tieši sitienu brīdī. Jā, šī ir ļoti svarīga nianse, aizsegts vārtsargam skatu. Manām ir rezultatīvāks nekā pie iepriekšējiem treneriem. Rainers. Andrejs nepamanīja bumbu. Izlems par labu viņa iegādē. Iekrīt pretuzbrukumā. Labi, ka tā. Savus profesionālās dzīves gadus vēl spēlēja Latvijā. Un šeit vēl viena laba epizode Tarakānos. 3-0. 3-0. Atkal Tarakānos. Savainot roka vai nav savainot roka. Mēs redzam, cik ātras kājas ir Tarakānovam tieši ar veiklību. Viņš apspēlē pretspēlētājus, pārtver bumbu un atkal noliek bumbu pa zemi tālajā vārtu stūrī Latvijai. 3-0 priekšrocība pret Gruziju. Kaut kas neticams. Lielisks rezultāts un arī noteikti grupu turnīrā svarīgi arī vārtu starpība. Tādēļ mums kā latviešu rēķinātāju tautai vārtus ir ļoti... Ir pagarināts arī līgums. Pagājušā gada izskaņā pagarināja līgumu līdz 27. gada beigām, bet šeit vēl viens moments mūsējiem. Maķušenko netrāpa vārtu. Rāmī turklāt pēc tālā stāba vēl bija Vlads Rīmkls. Par augstu līmeņu spēlētājiem Latvijas čempionātā ir spēlējuši vairāki gan pasaules čempioni, gan Eiropas čempioni. Tagad tukši vārti Miks Bābris. Mazliet neprecīzi.
Bet laba iespēja Mikam Bābrim bija jāsit pa vārtiem šādā epizodē. Ļoti labi Rainers Niks. Neveikli. Tā izskatās. Labi Rainers. Perfekti. Nevainojam spēli līdz šim. Aizvada Rainers Mūrnieks. Un jāgūst vārti. Lūkši vārti! Andrejs Baklanovs! Jā, izmantojam Gruzīnu kļūdu nomaiņā. 36. vārti viņam izlases sastāvā, kas ir reģistrēti un pirmie Eiropas čempionāta fināla turnīrā. 4-0. Mēs pārspējam Gruziju. To izpildījis, bet īsti pat necentās. Viņš tā agresīvi izpildīšās turas sitienu, un tas ir noticis. Latvijas izlase debitē Eiropas čempionāta fināla turnīrā ar sauso uzvaru 4-0 pret Gruziju. Tas ir vairāk nekā iespaidīgi. Apsveicam Masimo Belārti.